Hello, the She Space. Čau, Vegi! Čau! Tu jau esi no agras bērnības uzņēmējdarbībā. Es esmu izpētījusi tevi, tu jau esi tur tiešām nātris tirgojusi, tev ir bijuši NT uzņēmumi. Vai tu uzskati, ka katrs cilvēks var būt šis te uzņēmējs, vai tas ir tomēr uzņēmējdarbības gēns? Idejiski, man liekas, katrs var būt, jo man liekas, tās lietas var iemācīties, bet jautājums, vai vajag. Jo, man liekas, atšķirība ir tajā, ka šobrīd uzņēmējdarbība ir stilīga, un tā rezultātā visi grib viņā mesties iekšā. Bet, manuprāt, ir ļoti daudz cilvēku, ja viņi tā padomā, vai tiešām tas dzīvesveids ir tas, ko viņi vēlas. Tā, man liekas, varēt var. Jautājums, kurš būs veiksmīgāks viņā, kurš būs harizmātiskāks, bet varēt, man liekas, visu var iemācīties. Ja tev ir motivācija un var izcila ideja, bet tu pat nekad nebija domājis, ka būs uzņēmējs, tu iemācīsies būt par to uzņēmēju, ja tev ir šī izcilā ideja, kas tevi urda un tev gribās viņu īstenot. Bet vai tavuprāt ir tomēr šī kapacitāte talants, vai tomēr ir šī darba spēja 99%? Zini kā? Ja es paskatos uz mums kā co-founderiem, mēs esam visi 4 līdzīpašnieki, bet mēs esam ļoti, ļoti dažādi. Un man liekas, vienkārši tas klasiskais uzņēmējs tiek uztverts tāds, kā vairāk tāds pārdošanas tipa. Un, protams, man liekas, tam pārdevēja tipam būs vieglāk. Bet savukārt, piemēram, viens no līdzīpašniekiem ir ļoti, ļoti tieši tehniskais, un es bez viņa arī nekā nevarētu. Un viņam ir tā vēlme absolūti būvēt savu, viņš negrib kaut kādu tur random darbu darīt, līdz ar to viņš arī ir tāds izteikts uzņēmējs, bet viņam ir pilnīgi citādāk tā spēja. Viņš var uztaisīt tehniski, viņš ir inženieris, viņam ir baigie skili. Man nav tādu skilu kā viņam, bet toties es varu aiziet, nopārdot, visu saorganizēt, ka tas viss ir visu operatīvo pusi sataisīt. Līdz ar to atkal tur abas divas lietas spēlē to lomu, un ja tu esi solo uzņēmējs, tad arī ir jāsaprot, ko tev vajadzēs outsourcēt vienkārši. Vai vienu vai otru pusi tev nāksies outsourcēt. Nē, tehniskie cilvēki, manuprāt, vispār ir zelta vērtē. Jā, viņi ir vienkārši jātur cieši klāt savā. Bez viņiem vispār, manuprāt, nekas nav iespējams, bet, manuprāt, tu teici par to, ka uzņēmēja darbība tas tagad ir stilīgi, bet cilvēki vienkārši nemaz neapzinās, kāds darbs stāvēs tās uzņēmēja darbības, jo tu esi pats sev, un tev jau arī es pieļauju domu, ka darbs nekad neapstājas. Jā, zini kā, pat ja apstājās kaut kāds fizisks darbs, nezinu, tu sestdienā, piemēram, nesēdi pie datora, nestrādā, bet tas, kas nekad neapstājās, ir tavās smadzenēs, tu nekad nepārstāji būt par to atbildīgs un domāt. Tā mentālā puse ir tā, kas nekad neizslēdzas. Vai ir 2 naktī, vai ir 6 no rīta, vai ir sestdiena, vai ir jaunais gads, tā mentālā puse nekad neapstājas. Bet darbs, protams, ir var kaut kādas būt dienas, kad ir mazāk, kādas dienas, kad ir vairāk. Man ir piekdienas, kad es strādāju līdz 11 vakarā. Man ir piekdienas, kad es 5 vai 4 jau tā kā labi, viss man jāskrien uz kaut kādu pasākumu. Līdz ar to, bet jā, tas noteikti tas ir tā ļoti milzīga mentālā slodze, es teiktu, jo, viens, tev nav nekādu garantētu ienākumu. Nav, neviens tev negarantē, ka būs ienākumi. Attiecīgi, tev ir jāatrod visi šie klienti. Tev ir atbildība, ja tu pieņem darbā cilvēks, tev vēl ir atbildība arī par viņiem. Tev ir atbildība pret klientu. Tev ir atbildība pašam arī pret sevi, lai neievestu sev pilnībā tur neizdedzināt un tā tālāk. Līdz ar to es teiktu, tas atbildības sloks ir tas milzīgais, kas ļoti bieži cilvēkiem kaut kādā brīdī liek padoties. Un tā jau ir, man liekas, lielākā daļa cilvēku patiesībā. Viņiem bizness neizdodas nevis tādēļ, ka tā bija slikta ideja, bet viņi vienkārši izdega tajā procesā. Viņi nepaspēja vēl tikt līdz tam brīdim, kad nāk tie augļi, jo mēs gribam domāt, ka ir šie overnight success, ka mēs šodien uzsākam bizīti un pēc pusgada mēs būsim visi miljonāri, bet īstenībā tas vidējais periods, tagad ir tas unicorn status, uz ko visi tiecās. Vidējais periods, kad sasniedz šo, piemēram, unicorn statusu tādiem uzņēmumiem, īpaši klasiski vairāk Amerikā, ir 7-10 gadi. Mēs viņu gribam pēc pusgada. Un tad, protams, ka tajā laikā tev ir jāmāk sabalansēt to savu mentālo
slodzi tā, lai tu vari izturēt tos 7-10 gadus, kad tev ir tas unikornu status un miljardi ripo iekšā. Protams, bet manuprāt, arī ir ļoti jārūpējas par saviem darbiniekiem. Jo darbinieki ir tie cilvēki, kas tiešām arī strādā un velta savu laiku pie tavas idejas. Noteikti. Richardam Bransonam ir tas, viņš vienmēr ir bijis par to, ka tu no sākuma parūpējies par saviem cilvēkiem un viņi parūpēsies par taviem klientiem. Viņam ir vienmēr bijis šis uzskats, ka tai secībā ir jāiet tādai, ka attiecīgi nevis vienmēr klientam taisnība, bet tu no sākuma aizstāv savu darbinieku, saproti situāciju un tad tā kā ej pie klientiem. Vai tu uzskati, ka tu esi šo biznesu dibinātāju, cilvēks, kas izbauda tieši to procesu, kad ir startups un ir jāveido, vai tu esi tomēr šis cilvēks otrā tipa, kas bauda vadīt un jau būt stabilā uzņēmumā, kaut vai arī kā CEO, bet tomēr jau, kad ir visa šī stabilitāte? Es noteikti izbaudu to pirmo procesu vairāk. Man patīk tas veidošanas process. Viņā ir milzīgs adrenalīns, man patīk redzēt, kā nekas neeksistēja. Mums bija šī ideja, un mēs izdarījām visu, lai viņa realizētos. Līdz ar to es noteikti izbaudu to pirmo procesu, bet man patīk arī pēc tam tas viss process, ka tev tas bizness ir jau aug un izaudzis, un tu turpini viņu operēt, tu turpini viņā ieguldīties. Un man patīk arī tas, bet ja man būtu jāizvēlās iet iekšā, vadīt esošu uzņēmumu vai būvēt kaut ko jaunu no nulles, tad es ietu to ceļu būvēt kaut ko jaunu no nulles. Jā. Tev arī pašai ir bijuši vairāki uzņēmumi ļoti dažādās sfērās. Pasākuma organizēšana, CTB, Oxdrives, jā, visi zina, bet kā ir atrast šo savu virzienu, jo es uzskatu, ka katra no šīm sfērām ir diezgan dažāda. Absolūti dažādas. Jā. Labi, zin kā, pasākuma aģentūra tas bija, es negribēju strādāt, vajadzēja izdomāt, kā pelnīt naudu. Tā bija lieta, man nav finansējuma, man nav nekāda investora, man nav nekādas pieredzes. Pats vienkāršākais, ko izdarīt. Tu aizēji, tev tikai jāpārliecina. Attiecīgi, tu man iepriekš jautāji to jautājumu par to, kas maz ir svarīgāk. Tā kā šie skilli, tā kā hard skilli, jā, piemēram, uzņēmējiem, vai tur vairāk tādi soft skilli. Tad, kad es izdomāju, ka, es varētu taisīt pasākumu aģentūru, tur es varētu būt labākais inženieris, tehniskais, bez tās pārdošanas vispār neko nevarētu izdarīt. Tāpēc, ka tas bija vienīgais veids, kā vispār to biznesu iekustināt. Man ir jāpārdod, ka es tev uzorganizēšu pasākumu, lai gan vispār man ne pieredzes nekā nav. Zini kā, man pašai liekas, ka ir jāizmēģina dažādas lietas. Ja vien nav tā, ka tev jau no piedzimšanas ir skaidra tā viena konkrētā lieta, ko tu gribi, apbrīnojami, es apskaužu tos cilvēkus. Bet, ja tev tāda ļoti precīzi nav, tev ir jāpamēģina. Jo, piemēram, es nezināju, ka man tik ļoti arī patīk īstenībā automašīnas. Līdz es vienkārši nonācu līdz CTB, un tad es sapratu, ka man ļoti patīk strādāt ar automašīnām. Tagad es, protams, esmu pilnīgi jau prom, jo es arī skatos vairāk no tā viedokļa, kur ir lielāks potenciāls tam biznesam, arī tas mani motivē. Tā kā es teiktu, ir jāpamēģina, ja tev ir kaut kāda ideja, un tev tā vienkārši sēž iekšā un urda tevi. Vienkārši pamēģini viņu īstenot. Vienalga, tagad īpaši ar visiem mākslīgā intelekta tūļiem, tu vari atrast veidus, kā kaut kādus konceptus notestēt, pārbaudīt, pat pirms ieguldīt kaut kādu reālu naudu. Tāpēc, jā, man liekas, tas trial and error ir tas labākais veids, kā pārbaudīt, kas tev reāli interesē. Un vislabāk to darīt tieši ar jaunībā patiesībā. Tāpēc, nevis... ka tev šis jaunības maksimāls. Jā, tev nav ko zaudēt arī. Tikko es pēc augstskolas, super, izmēģini tā kā visu, kas tev interesē, un tad tu saproti, kur tu vairāk gribi fokusēties. Bet tev bija tāds lielāks šis apzinātības fokus, ka tev tomēr tu saproti, kā tu gribi, kas tev interesē, vai tomēr tu intuitīvi jūties. Tev ir tāds, labi, šis varētu nostrādāt. Zini, viss, kas man interesē, ir uzbūvēt kaut kādu bizīti. Man pa lielam, jaunībā man bija vienalga kādā tēmā. Man vienkārši gribējās pēc būtības, man gribējās savu biznesu. Bet tevi nemulsināja tas fakts, ka, pieņemsim, tomēr mašīnu tēma, kā sievietei, labi, varbūt šis ir stereotips, bet ir diezgan sarežģīti izprast, manuprāt. Man nekad nav tādas lietas mulsinājušas. Man nav šo stereotipu. Līdz ar to man nekad vispār nekas nav mulsinājis. Un redz, man jau tā pieredze īstenībā bija CTB, kur es aizgāju. Tas ir, principā, mans vienīgais darbs, kur es reāli pastrādāju kā šis CEO vadot uzņēmumu, kur ir gatavs uzņēmums. Viņi gan, protams, tik un tā es viņu sāku no nulles Latvijā, bet CTB pieder lietuviešiem, tas ir esošs uzņēmums, attiecīgi tev ir visas backends, visas atbalsta sistēmas bija no Lietuvas. Līdz ar to man bija šī iespēja pamēģināt, kā tas ir esošā biznesā, ieraudzīt, kā tas viss strādā.
Bet nē, mani tas nemulsināja. Es esmu absolūts tas cilvēks, kurš tic tam, ka visu var iemācīties. Jebko. Tu varētu iemācīties arī operēt tagad sirdi, ja tu to gribētu un iet un veltīt tam laiku un investētos tajā, un tev būtu reāli interese par to. Man liekas, tad, kad tev ir interese, tu vari jebko iemācīties. Jebko. Vienalga, tu esi džeks, meitene, whatever. Bet tavuprāt, kas būtu tāds pareizākais virziens, kā tomēr jauniešiem meklēt šo ceļu? Iet caur uzņēmumiem, pašiem mēģināt universitāti. Kas tavuprāt ir tāds virziens, kas visveiksmīgāk var nostrādāt? Pirmais, man liekas, ir nenovērtēt par zemu prakses iespējas, tad, kad ir augstskolas laikā, jo es to noteikti nenovērtēju tajā laikā, bet tagad atskatoties, man liekas, īstenībā tiešas prakses laiks ir tas perfektais, lai vienu gadu tu aizietu. Galvenais man būtu ieteikums, es redzēju arī savus kursbiedrus, kuri burtiski gāja tikai tur, kur maksā. Bet es jau toreiz, tas gan laikam bija intuitīvi, es gāju nevis, kur maksā, bet tur, kur man likās interesanti paskatīties, kas notiek aizkulisēs. Un tad, pirmkārt, tas jau būs pirmais, kur tu redzēsi, vai tev tā vasara likās tā, ka tu nevarēji sagaidīt, kad ātrāk beigsies, vai tev bija tā sajūta, nākamgad es arī gribētu šeit atgriezties. Un tad tu vismaz sapratīsi jau to varbūt aptuveno topiku. Man liekas, tā ir ļoti, ļoti laba lieta. Otra lieta ir iesaistīties visādās nevalstiskajās organizācijās. Manuprāt, tas arī ļoti daudz ko tev pašam pasaka un parāda arī tur skolas, tātad visās pašpārvaldēs. Jo pirmkārt, tev tur ir tā iespēja saprast, ko es no tiem visiem darbiņiem gribētu darīt, un tad tu viņus dari un tu saproti, tev patīk, nepatīk. Tu tur vari mierīgi arī failot, tu vari sevi iztestēt. Otra lieta, jo es biju ļoti daudz visādās dažādās organizācijās jaunībā gāju, un tiešām pirmkārt tu iemācies ļoti daudz ko. Un otrs ir tas, ka tu saproti, kas tev patīk. Un tad trešais, kad jau tu esi absolvējis, tad ir grūti jau tā pateikt, bet pa lielam mēs visi jau kaut kur jūtam, uz ko mums vairāk velk tā interese. Par ko mēs varam runāt ilgstoši, vai par ko mēs gribam tur YouTube video skatīties, kādi video vairāk aizķer, par ko mēs ieklausāmies. Es nedomāju par kaķu video, bet video, kur kāds kaut ko stāsta, kuros video tu apstājies, iepauzē un paklausies, kurus video tu šķir pāri, jo tev tā tēma vispār nav interesanta. Un tīri vai tad to darīt, mēģināt pašam kaut ko taisīt vai iet pastrādāt, tas jau atkal ir no katra paša atkarīgs. Manuprāt, ir ļoti, ļoti prātīgi un labi ideja iet pastrādāt, paskatīties vispār, kā sistēma strādā, ko cilvēki dara nepareizi, ko viņi dara pareizi, patīk, nepatīk. Bet tikpat labi tu vari vienkārši maukt uzreiz, pats uztaisīt kaut kādu produktu, mēģināt viņu pārdot. Un tad tu ļoti ātri sapratīsi, pirmkārt, vai tev ir skili pārdot. Jo, man liekas, tas ir viens no tādām ļoti galvenajām lietām uzņēmējdarbībā - pārdošana. Tev non-stop ir jāpārdod. Non-stop tev ir kādam jāpārdod savus uzņēmumus vai sevi pašu. Jā. Bet tu pati tomēr, man liekas, tā uzreiz mauci vienkārši. Jā, man bija prakses. Es biju praksēs, 2 praksēs, jo mums tur kopā skolā bija 3 gadi. Un tad pēc tam, un tad es uzreiz to pasākumu aģentūru izlēmu taisīt, jo es pēc tam praksēm sapratu, ka es negribu strādāt. Tas bija tas, kā es tā ļoti labi varēju izmēģināt un sapratu, man nepatika tas princips, ka man nepatika ļoti par to, visi saka to 9 to 5. Man tas kāda starpība par to laiku, visu tāpat var adjustot. Tas, kas man īstenībā traucē, man šausmīgi nepatīk, kāds man saka, kas man ir jādara. Es nevaru. Man kāds pasaka, ka tagad šitie ir tavi KPIs, kas tev ir jāizpilda. Tev ir jāsasniedz tāds un tāds rādītājs, jāizpilda šādi rezultāti, un vispār tev vajadzētu darīt šo, un tavs amats paredz šo, un tavu pienākumu ir šādi. Un es nevaru. Man tas pilnīgi tā kā iekšā viss zosādas atceļās, un tāds, nē, es nevaru, es negribu, man nepatīk, ka man kāds kaut ko saka, kas man ir jādara. Un tāpēc, protams, ka skaidrs, ka man tas ceļš tajā brīdī bija, tad ko es varētu darīt, ja man nav naudas, man nav nekāda īpaša zināšanu, organizēt pasākumus. Pārunāsim arī par zaudējumiem, cik es saprotu, augstgrāvju jūs veiksmīgi pārdevāt. Kā tad bija pārdot un nodot citu rokās savu lolojumu un tik ilgi audzināt šo te uzņēmumu? Sākumā grūti, jo Tad, kad pašā sākumā ir šī vispār domas, idejas un sarunas un pārunas par to, ka tātad mēs varētu apvienoties un pārdoties citam uzņēmumam, no sākuma tas liekas ļoti saviļņojoši un tā interesanti, jo tas ir kaut kas jauns, tas ir jauns process. Un
tad tas process sākas. Tajā laikā arī vēl nav nekādas tādas ļoti izteiktas emocijas, ir kaut kādas pārdomas sāks, varbūt tomēr vajadzēja citādāk, jo mēs esam iesākuši šo procesu. Un tad, kad jau notiek tas pats nodošanas, pārdošanas, apvienošanās process, tajā brīdī ir tā, ka tu jūti, ka īstenībā jau tava identitāte bija piesieta tam uzņēmumam, jo tu viņus izveidojis, attiecīgi tu uztver, ka tu esi tas uzņēmums, un tas uzņēmums esi tu. Īpaši tas bija tāds B2C tirgus, kur es biju šī uzņēmuma arī seja, par to visu laiku runāju, un tad es sapratu, jā, ka ir tāda nedaudz identitātes krīze, apmēram, ko tagad? Ko tagad? Es biju Oksdrāvs, un tagad Oksdrāvs aiziet Kārguru īpašumā, bet tam bija jānotiek. Tas bija tāds nākamais palēnuma attīstības posms. Mēs bijām iepriekš izdomājuši, varbūt, ka tas būs tur, nezinu, kaut kā citādāk, bet tā bija tam tajā brīdī jānotiek. Jā, tam bija kaut kam jāmainās. Nevarēja turpināties tā, kā tas turpinājās līdz tam. Un līdz ar to tas sākums bija tāds, jā, ļoti jocīgs, ka tev liekas, ka tu esi pazaudējis daļu sevis. Bet es teiktu tā, tas ilga, kaut kādus, pāris mēnešus bija visu laiku tā nepatīkamā sajūta, ka tev liekas, ka tev kaut kas trūks, ka tu nebūtu, bikses nebūtu uzvilcis un ne tā kā ar pliku dibanu pa ielu. Tā kā sajūta. Tu to sagramoji, kā tev bija vispār emocionāli ar to tik galā? Tomēr... Zin kā, es tā īpaši nekā ar to netiku galā. Es vienkārši pieņēmu, ka tā ir tā emocija un visu laiku domāju uz priekšu, ko mēs darām tālāk, kas ir tas nākamais solis. Jo skaidrs, ka carsharings pēc tam jau atskatoties, es sapratu, carsharings ir tāds ļoti sarežģīts biznes. Tas ir tāds nākotnes biznes, kurš paredz to, ka tomēr nākotnē mazāk un mazāk cilvēki iegādāsies savus privātos auto pilsētās, un viņi vairāk pārvietosies ar šiem koplietošanas automašīnām. Bet tas tāds ļoti, ļoti balstīts vairāk uz nākotni. Un pēc tam, kad es to tā sapratu, ka patiesībā tā nākamā tēma, kurā mēs gribam iet, ir enerģētika, tad priekš manis bija tas tāds switch, kurš saprata, ka manas ambīcijas apmierinās labāk enerģētikas industrija nekā koplietošanas industrija. Jo koplietošana krūts bizīts, seksīgs, pareizi sakot, seksīgs bizīts ar visām tām mašīnām, ar visu, bet viņā ir daudz grūtāk sasniegt tādas nenormāli augstas virsotnes. Ārzemēs vēl var, Rietumē Eiropā var, bet Latvijā ļoti grūti sasniegt tādas nenormāli lielas ambīcijas. Kamēr tagad mēs esam enerģētikā, kur mēs sapratām, ka tur ir sky is the limit un virs tā. Līdz ar to, jā, es to sagramoju vairāk saprotot, kas ir tas nākamais, ko tu dari, un vienkārši pieņemot to, ka tāda ir tā realitāte. Un vairāk izsvarot to, zini, tas teiciens, I got this far, with what I have, un tā kā, ja tu gribi iet tālāk, tev kaut kas ir jāmaina dzīvē. Un es pie tā arī piedomāju, ka, ja tiešām es gribu kaut ko lielāku no savas dzīves, tev ir arī jāmaina, ko tu dari. Tu nevari turpināt darīt visu laiku to, ko darīji iepriekš, un cerēt tagad, ka būs baigi milzīgās izmaiņas dzīvē. Tas viss tāds kopā salikās. Vienkārši pieņemšana, saprast, ko tu gribi nākotnē darīt, kādas ir tavas ambīcijas, un to, ka tev kaut kas ir jāmaina, ja tu gribi sasniegt šīs ambīcijas. Tu parasti kaut kā arī izraksti, vai tu vienkārši savu galvā sastruktūrizē visas domas? Es vairāk domāju, sev galvā izdomāju visus scenārijus, izsveru visas lietas. Vislabāk man tas domājās braucot mašīnā. Un vakaros, kad es eju gulēt, tādēļ es ļoti bieži nevaru ilgi aizmigt, tāpēc, ka es izdomāju un pārdomāju visas iespējamās lietas, bet tādā pozitīvā ziņā, ka man vajag to procesēšanas laiku, un tad tas man ir tāds vai automašīnā, vai ejot gulēt. Kas ir tās lielākās lietas, ko tev Oksdrāvs tomēr iemācīja? Ļoti daudz. Par komandu, jo mēs diezgan strauji augām. Ja mēs tad sākām kā 4 founderi, tad mēs izaugām līdz kaut kādai 25 cilvēku komandai. Un, attiecīgi, es iemācījos to, ka tev kā founderiem hauss der, jo tu veidojot uzņēmumu, tev nekad nebūs perfekti kaut kādas sistēmas uzreiz. Tev būs hauss, visiem ir hauss sākumā. Un galvenais ir to saprast, ka bet cilvēkiem, tavai komandai, kas tev pievienojas, viņiem vajag struktūru un sistēmu. Ir tomēr relatīvi reti cilvēki, kuri atnāk uzņēmumā, un viņi izbauda šo haosu un viņi neapjūk. Tā ir viena lieta, tad attiecīgi
ka vajag kaut kādu kārtību priekš cilvēkiem. Otrā lieta ir ļoti kārtīgi jādefinē. Atkal, man lielākās laikam mācības īstenībā ir ļoti daudz tieši par kā ir komandas vadīšanu. Tev ir ļoti skaidri jādefinē tā cilvēka uzdevumi un pienākumi. Jo citreiz ir tā, ka tu nosauc to pozīciju viņam, tu pasaki, par ko viņš ir atbildīgs, un kā tos lielos mērķus, un tas cilvēks var darīt no savas labākās sirdsapziņas, bet tev nepatiks un nebūs tā rezultāta, jo tu neesi tiešām tā kārtīgi definējis, kas tad ir tās galvenās lietas ikdienā, kas tev ir jādara, pie kurām tev ir jādomā. Un tas ir svarīgi to cilvēkam izskaidrot, un lai nav pārpratumu nerodās. Tad noteikti, ko mēs vēl iemācījāmies, ir, protams, arī par tādu daudz par mārketingu, reklāmu un tādu zīmolvedību, ka cilvēkiem mūsdienās ļoti, ļoti vajag, lai zīmoliem ir šī cilvēciskā seja. Jo vienkārši reklāmas īsti vairs mūsu gadījumā nestrādāja. Līdz ko tam klāt bija, piemēram, mana seja, co-founderu seja, kur mēs rādījām aizkulises, cilvēki jutās vairāk, ka viņi atbalsta savējo. Viņiem gribējās vairāk, piemēram, lietot tavu produktu, tavu pakalpojumu, viņiem ir sajūta, kas taču ir, es Egijas mašīnā iekāpju, nevis tā kā kādā random troksdrēvā. Tas ir tāds, ko mēs pamanījām. Darbs arī ar investoriem un kā komunicēt, jo, citreiz tāpatās kaut kādas tur emocijas vairāk, ielpot 10 reizes pirms tam un tikai tad pastāstīt visu, ko tu domā, piemēram, tur komunikācijā gan ar investoriem, gan ar kaut kādiem partneriem, jo, iespējams, sākumā mēs vairāk, mēs visu būvējam, un tad tev vairāk arī gribās visu pateikt, ko tu domā, bet nē, ir vajag tev kā līderim, tomēr vajag spēt savas tās emocijas un sajūtas kontrolēt. Tas nenozīmē, ka tev nevajadzētu viņām būt un nevajadzētu izrādīt, bet nevajadzētu tā spontāni vienkārši mest ārā visu, kas man uz mēles. Ka vajag ievilkt telpu, apdomāt un kā stratēģiski, taktiski labāk pateikt to, ko tu vēlies pateikt, lai tu panāktu rezultātu, jo mēs bieži vien gribam kaut ko pateikt, lai man būtu taisnība. Bet izcils uzņēmējs un izcils līderis teiks nevis tādēļ, lai man būtu pierādīts, ka man ir taisnība, bet lai es dabūtu rezultātu. Pat ja tas nozīmē, lai tu domāsi, ka tev ir taisnība, es teikšu tā, lai tad tu domā, ka tev ir taisnība, bet ja es panākšu, ka tu man iedod to, ko man vajag. Tās ir tādas arī lietas, tādas taktiskas, stratēģiskas, ko mēs iemācījāmies. Es domāju, par līderību mēs vēl atgriezīsimies, bet man ļoti interesē, kāda ir tava šī ikdienas motivācija un tāda disciplīna, pie kā tu pieturies, un varbūt sistēma, ko tu esi izveidojis priekš sevis, kas tev strādā. Disciplīna ir noteikti mans go-to, jo, mēs ļoti daudz strādājam un ļoti bieži visādi izaicinājumi un problēmas, ar ko ir jātiek galā. Un es esmu sapratusi, ka patiesībā mani visu laiku notur disciplīna. Man ļoti patika tāda Leila Hormozi, gan jau tu arī zini. Jā. Un viņai ir tas viņas teiciens par to, ka fuck the mood, follow your plan. Un man viņš ļoti patīk, jo tā arī ir. Tas nav par to, ka tagad vienalga, ka tu izdedz vai kaut kas tāds. Tas ir par to, ka tu neļauj kaut kādiem tam, ka tu no rīta izkāp ar kreiso kāju no gultas. Man tagad viss nepatīk, es izkāpu ar kreiso kāju no gultas ārā, tagad visas diena ir slikta. Jā, tev tā diena var būt besīga, jo tiešām es kaut kādā neomā pamodies, bet tas nav attaisnojums. Un tev ir disciplīna, tu vienkārši pieturies. Man ir plāni, es daru. Viņi jau arī runā par to sistēmu, ka tev katru dienu, ka viņai prasa, kāda ir tava ikdiena. Viņi saka, man ikdiena ir tik garlaicīga, jo man katru dienu ir viens un tas pats, jo man ir izveidots konkrēta sistēma, kas man strādā un pie kā es pieturos. Jā, tieši tā. Man gan ar tām rutīnām ir tā, kā ir. Es nevaru būt cilvēks, kurš visu laiku dara vienu un to pašu. Man nepatīk rutīnas. Man vajag kaut ko pamainīt. Un līdz ar to es tā arī daru arī sev pa ikdienu, ka es kaut kādas lietas pamainu. Man nav tādas šausmīgas kaut kādas rutīnas. No rīta pieceļos, es aizēju nomazgāties, tad kamēr es krāsojos, taisos, man ir podkāsts iet. Par tēmām, kas man interesē, tad attiecīgi mana ikdiena sastāv no ļoti daudz mītingiem, sapulcēm, pārdošanām un darbu pie datora. Un man ir vienkārši, es zinu, ka es vienmēr iešu uz treniņu, jo pat ja ļoti daudz darba, es labāk aiziešu uz treniņu, atnākšu atpakaļ un tad mājās atkal vienkārši atvēršu datoru un strādāšu. Jo tā ir lieta, ko es esmu pamanījis, ka ja es nesportošu, es sāku justies slikti, man sāk viss besīt, es sāku būt kaut kā, izkāpt tiešām ar kreiso kāju no gultas, tāpēc man vajag to sportu. Tas ir
kur man ir jādabū un kaut kā tā enerģija jāizliek ārā. Un tiem sportiem ir jābūt dažādiem. Es nevaru tikai iet uz trenižera zāli, tur jābūt volejbolam, dejošanai ar zirgiem, jāj, jābrauc uz kalnu. Nu, tam sportam ir jābūt dažādam, lai man neapniktu. Tas ir tas, kur es iegūstu varbūt atkal to novitāti visu laiku jaunu, kā, piemēram, tu varbūt biznesā vairāk dari, tomēr tās lietas ļoti daudz rutīna veida, tad ārpus biznesa tam ir jābūt lietām, kas mainās. Un, nu jau, kā es teicu, attiecīgi man vajag arī apsmadzeņot un procesēt informāciju, tad to es daru braucot mašīnā vai ejot gulēt. Varbūt vajadzētu citos laikos, zinu, ka citi cilvēki ceļās tur 5 no rīta, un tad viņiem ir tas procesēšanas laiks. Bet man tā īsti nestrādā, es neesmu rīta cilvēks, man tie agrie rīti nav mans. Līdz ar to es citreiz ir tā, ka es pēc tam saspamoju savus kolēģus vai draugus 1 naktī, tāpēc, ka tas ir tad laiks, kad es sāku domāt, un tad es guļu un kaut ko domāju, šitas atkal jāpieraksta, tad atkal kaut ko domāju, atkal jāpieraksta, līdz ar to vienkārši man ir citādāks tas laika nogrieznis. Manuprāt, tagad ir ļoti aktuāla šī veselības tēma un sevis labākā versija, bet tu ieminējies arī par saviem hobijiem, drusītiņās tur zirgi, jāšana. Braukšana ar mašīnām, vai tev ir kaut kādas vēl lietas, kas tev palīdz tomēr būt šajā tonusā, ceļošana, aizraušanās, kaut kādas lietas, kas ir priekš tevis? Man noteikti, tad, jā, sports tas ir tā kā vispār nekur bez tā. Auto. To es domāju, piemēram, reizi ceturksnī. Es tagad esmu pat sev nospraudusi, piemēram, ka ar šo gadu reizi ceturksnī man ir jādodas kaut kur uz trasi. Ar labu auto un jābrauc, piemēram, kopā varbūt ar skolotāju, ar treneri un braukt pa trasi ar mašīnu, mācīties tā, tad it kā es būtu autosportists. Un tas man ļoti palīdz tajā dienā aizmirsties, resetot visas smadzenes tā, ka pēc tam es aizbraucu mājās un man ir tik daudz enerģijas un man ir tik daudz tādu ideju un vēlmes sasniegt vēl vairāk nekā pat līdz tam. Līdz ar to sports, auto, ar draugiem laiks. Man ļoti svarīgi ir tomēr satikt draugus. Es nevaru tā kā citi stāsta tur uzņēmēji, ka viņi tur 3 gadus nav redzējuši draugus. Man draugi arī ir tas, kas man iedod attiecīgi šo te papildu sajūtu, to draivu. Man liekas, ir ļoti svarīgi dzīvot savu dzīvi. Nevis dzīvot darbam, bet tomēr arī dzīvot šo te dzīvi, jo darbs jau ir domāts, lai tev vienkārši papildinātu tavu ikdienas kvalitāti. Jā, nu redz, ir cilvēki, kuriem vienkārši viens no maniem co-founderiem ir tāds, viņš vienkārši ir citādāks. Viņam tik ļoti neinteresē visas tās paralēlās aktivitātes. Un es domāju, ne visiem to vajag, ne visiem tas strādā. Bet man tas noteikti ir vajadzīgs gan šeit draugi, gan sports, gan auto, lai es visu laiku justos motivētāka, produktīvāka un enerģiskāka. Līdz ko es kādu no tām lietām pārstāju darīt, es īstenībā sāku kļūt tāda, nezinu, kāds tas pareizais vārds, slagišs, pūpēdītis vairāk. Tā kā tu jūti iekšēji, ka tev tā kā tas mentālais stāvoklis tāds krītās. Jā, vajag to adrenalīnu, es tev saprotu, es esmu tāds adrenalīna cilvēks, man arī vajag visu laiku tā kā uzbūstot un arī visu laiku kaut ko aktīvi padarīt. Es nevaru nosēdēt. Kādu jaunu pieredzi, jā, noteikti. Jo kāda jēga tik šausmīgi kaut ko ņemties, ja tu nevari arī atpūsties vai kaut kā kvalitatīvi pavadīt šo laiku, manuprāt. Labi, bet pastāsti man lūdzu par savu jauno uzņēmumu, NGCell. Kas tas ir? Kur tu esi iepinusies? Pastāsti lūdzu, par ko viņš ir. Tātad mums ir uzņēmums NGCell, kas ir, tā vienkārši paskaidrojot, tā ir software platforma, kas, ja tev piederētu īpašums, tad pirmkārt tu mūs varētu izmantot kā savu elektroenerģijas piegādātāju. Tad mēs tev vienkārši piegādātu elektroenerģiju. Bet tas galvenā lieta būtu, ka tu šajā īpašumā noliktu sev bateriju sistēmu un mēs viņu tev pārvaldītu. Attiecīgi, tas būtu tavs pasīvais ienākumu avots enerģētikas tirgū. Tev ir īpašums, tev ir baterija un mēs visu pārvaldam. Tev ne par ko nav jādomā, tu vari braukt uz Baliju un dzert mokteļus. Un mēs pārvaldīsim visu. Mēs nodarbosimies ar tradingu, pirkšanu, pārdošanu elektroenerģijas, piedalīsimies dažādos šajos produktos un pakalpojumu veidos, kas ir pieejami elektroenerģijā, un pelnīsim tev naudu, un attiecīgi mēs par to paņemam procentus no tā, ko mēs tev nopelnām, mēs vienkārši paņemam komisiju no tā. Tātad kopumā ņemot, tā ir infrastruktūru, ko mēs tev piedāvājam, lai tu vari piedalīties vispār tajā elektroenerģijas tirgu. Un otrā pusē ir, ka mēs nodrošinām vispār visu to stratēģiju un pašu tirgošanos, ko tu kā vienkārši persona, piemēram, šī Space Sijā,
nevarētu nemaz darīt, tad tev būtu jātaisa tas kā enerģētikas uzņēmums, jo tur ir jāiegūst visas licences, jānoslēdz līgumi, jāiemaksā depozīti, un tad tu, protams, varētu piedalīties. Līdz ar to tas ir pakalpojums, ko mēs sniedzam saviem klientiem, mēs samazinām viņiem elektroenerģijas izmaksas un veidojam pilnīgi jaunus papildu ienākumus, kur viņam nekad nav bijuši. Piemēram, tas ir ļoti neparedzams tirgus, bet tur, kas tas bija septembris, no vienas tādas lielas megavata baterijas, tu, piemēram, būtu peļņā ieņēmus tur kaut kādus 60,000. Citā mēnesī tie būtu 20,000 no šīs vienas baterijas, kamēr tev tā baterija, piemēram, izmaksāja aptuveni 350,000, tad tu viņu vari atpelnīt 1 gada laikā šobrīd, un pēc tam tā visa tev ir tīrā peļņa. Un šo pārsvarā pakalpojumu izmanto rūpnīcas, ražotāji, dažādi uzņēmumi, kuriem ir šie te pieslēgumi, ka tev ir pieslēgums, kurā tu vari atļauties pielikt vēl klāt šīs te bateriju sistēmas. Ļoti tehnisks bizīts, bet ļoti tāds ar milzīgu šo te pievienoto vērtību mūsu klientam. Un nav tādu spēlētāju šobrīd Latvijā nemaz nav daudz, kuri vispār var šādu pilnu klāstu nodrošināt. Jo tur apakšā, protams, es varētu iet detalizēti, un tur ir pilns dažādi šie te pakalpojumu veidi, un ko mēs piedāvājam, bet tā ļoti vienkāršoti, jā. Ja tu esi uzņēmums, tev ir pieslēgums elektrības, tu uzliec bateriju, tad tālāk mēs tev visu pārvaldīsim, un tu tikai pelnīsi no tā naudu. Bet tu jau šobrīd, cik es saprotu, dodies uz eksportu. Tā kā uz ārzemēm. Jā, šobrīd skaidrs, mums visi klienti šobrīd, dotajā brīdī, ir visi Latvijā. Un te arī ir vēl ļoti daudz ko darīt. Šis droši vien nav tāds klasiskais bizīts, kā parasti, piemēram, tu domā, ka obligāti ir jāiet ārā no Latvijas, jo te ir maz tirgus. Bet cik maksā uzstādīt tad Latvijā? Kur mani māja, es gribu uzstādīt, cik tas maksā? Tad mēs nestrādājam ar mājām, mēs strādājam tikai ar uzņēmumiem. Mēs tātad esam gan softwares. Tu to hardware pakalpojumu, kas ir pašu bateriju uzstādīt, to, protams, tu ņemtu, piemēram, no kāda cita. Mēs gan varam palīdzēt ar to procesu, bet atkarīgs no izmēra, bet 1 megavats, 2 megavatu stundu baterija, kas ir tāds turbūt industrijas tādas klasika, standarts, tev izmaksātu kādus, 350 līdz 400,000 atkarībā no ļoti daudz faktoriem. Bet, ja tā man vidēji tev jāpasaka, tad 1 megavats, 2 megavatu stundas, 350, 400,000. Jā, ka to gadu atpelnu. Jā, precīzi. Bet jā, mēs strādājam šobrīd tikai ar uzņēmumiem, tātad B2B segmentā, jo mājasaimniecībām tu tādu bateriju neuzliksi sev. Tev nebūs tāds pieslēgums. Tādi pieslēgumi parasti ir tikai un vienīgi tur visādām rūpnīcām, ražotnēm, visādām pamestām teritorijām, lauku teritorijām un tam līdzīgi. Kā jūs nonācāt pie šādas idejas? Īstenībā tad, kad mēs pārdevām Oxdrive Carguru, tad mums iepriekš Oxdrive laikā mums bija bijis iekšējais savs servis, automašīnu servis, tāpēc, ka skaidrs mums ir tik daudz mašīnas, ka mums labot citur ir neizdevīgāk. Mēs tāpat labojām arī citur, bet tomēr mums ir izdevīgi, ka mums ir savs iekšējais servis, kurā tu var ātri samainīt kaut kādas detaļas, lai mašīnai nav jāstāv pēc tam dīkstā vai kādā citā servisā, kamēr viņi gaida, ka kāds meistars viņu paņems. Un, lai dabūtu Teslas oriģinālās detaļas, Tesla neļāva visu tā vienkārši nopirkt un pasūtīt. Mēs sākām pirkt mašīnas, piemēram, no Vācijas, kas tur, nezinu, viņa ir ieskrējusi stabā. Viņai ir bojāta priekša, bet viņai ir viss pārējais vesels. Mēs viņu atvedām uz Latviju, izjaucām, un mums bija pilns ar oriģinālajām detaļām, svaigām. Un mums palika pāri automašīnu baterijas. Mēs domājām, ko ar tām iesākt, un tad tas pirmais, ko mēs izdarījām vēl Oxdrive laikā, mēs uztaisījām no tām pārpalikušajām baterijām šos te bateriju sistēmu un izmantojām savām vajadzībām, jo mēs lādējām mašīnas 24/7. Mūsu izmaksas par elektroenerģiju bija ļoti augstas. Un mēs no šīm baterijām uztaisījām šo te bateriju uzkrājošu sistēmu, kur šo te sistēmu, tad, kad biržā ir lēta elektroenerģija, mēs viņu uzlādējām. Tad, kad biržā ir dārga elektroenerģija, mēs lādējām savas mašīnas no šīm baterijām. Un vienmēr sakot, mēs samazinājām tās savas elektroenerģijas izmaksas par kaut kādiem 40% mēnesī. Un tad, kad mēs pārdevām Oxdrive, mēs domājām no sākuma, varbūt sākam ražot šīs baterijas, sākam piedāvāt to kā tādu produktu, fizisku produktu. Un tā arī bija. Mēs no sākuma tiešām sākām šīs te bateriju sistēmas ražot un piedāvāt klientiem. Tad mēs gandrīz nodedzinājām mūsu nelielo ražotni, jo viena no šīm sistēmām, kura vēl nebija gatava, bet viņa aizdegās pie viena no sprieguma testiem.
Un tas Bet bija tas. Jums bija tāds diezgan liels ugunskurs tomēr. Ugunskurs. Bet var teikt ugunskurs, jo viņš dega lokāli, jā. Viņš bija viņš bija liels, jā, tas ugunsgrēks bija liels. Mēs reāli pazaudējām kaut kādus 120,000 vai vairāk šajā uguns nelaimē. Bet, ja man ir tā jāatskatās, viņai bija jānotiek. Savā ziņā viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, jo tas mūs pamudināja un piespieda fokusēties tikai uz to software pusi, to platformu, ko mēs paralēli jau tam izstrādājām par to, ka dalībai biržā, dalībai frekvences regulēšanā, kā tur veidot tās stratēģijas, kā būvēt kaut kādus algoritmus priekš tā visa. Bet tas tomēr bija tāds papildu blakus. Un tad tas mums piespieda vienkārši pilnībā nofokusēties tikai uz NGCell, tikai uz šo te infrastruktūru un tirgošanos ar elektroenerģiju. Un es saprotu, ka šis biznes ir daudz labāks nekā ražotās sistēmas, jo tās sistēmas ražo arī visa Ķīna. Un, kad mēs aizbraucām uz Ķīnu, viņi ir 50 gadus mums priekšā. Mēs nevarētu uzražot ne tik ātri un ne tik labi kā ķīnieši. Būtu vienkārši tas, ka tā kā made in Latvija, bet tāpatās visas daļas un detaļas mēs sūtījām no Ķīnas. Tad pa lielam, tieši tā. Un mēs nevarētu lētāk tik un tā, mums būtu dārgāks tas produkts. Līdz ar to mēs sapratām, mēs paliekam reāli pie software, un tas bija labākā lieta īstenībā, kas varēja notikt, jo tagad es redzu vienkārši tam NGCellam tik milzīgs potenciāls, jā. Pieņemsim, vai tev nav bijis tā, ka cilvēki bieži vien viņi sāk fokusēties uz vienu lietu, pieņemsim, kur jūs tur ņematies ar savām enerģijas sistēmām, un tagad pēkšņi gribās to. Kā saprast tomēr, ka šito visu nevajag, bet vajag tiešām tikai fokusēties uz vienu lietu? Jā, es noteikti esmu tas vaininieks, kuram gribās daudz ko. Paralēli ļoti daudz projektus un idejas īstenot, bet es arī esmu sapratusi, ka patiesībā tu to vari darīt tad, kad, piemēram, tu savu pirmo bizītes jau uzbūvējies pietiekami stabilu, kur nevajag tavu tādu ikdienas dalību. Un tad tu vari nākamo sākt taisīt. Un tāpat atkal pēc tam nākamo, jo ir jau mums zināms, tas pats Richards Bransons. Viņam ir vesela čupa ar uzņēmumiem, bet viņš jau viņus visus netaisīja paralēli. Viņam tomēr bija šis, tad tas ir attīstīts, tad tu sāc, piemēram, var sākt to nākamo. Un tāpat arī bija mūsu gadījumā, jā, ka mēs noteikti driftējām ar to mūsu uzmanību, cik daudz laika es veltu šim, un ja viņi abi ir tādos bēbīšu autiņos, tas nebūs kvalitatīvi. Tad, kad viens jau ir liels un varens, tad mierīgi, kāda problēma, tu vari darīt vairākus. Tāpēc, jā, mēs tagad arī sapratām, ka brīdī, kad mēs atteicāmies no ražošanas, temps, kādā mēs aizgājām ar NGCell, palika 10-kārtīgi ātrāks un lielāks nekā pirms tam. Tāpēc, ka pēkšņi viss fokus bija vienu vietu. Un tad, kad tā ir virziņā, tagad tev fokus ir uz vienu lietu, uz to vienu projektu, tev arī tas daudzas sadarbības un lietas, viņas sāk pašas parādīties iepriekš, tam vienkārši nebija mentālā kapacitāte, lai ieraudzītu. Jo, iedomājies, kad tev, tu nopērci dzeltenu vabolīti, tu redzēsi visur vabolītes, vai ne? Bet, ja tu nopirksi dzeltenu vabolīti un šitādu mašīnu, tev būs 10 mašīnas, tu jau vairs nepamanīsi tik ļoti. Vai arī tu pamanīsi to vienu, ar kuru tu visbiežāk brauc, kur tev ir mīļākā no tām mašīnām. Tieši tāpat jau ar to biznesu beigās. Vienam tad ir jākļūst tam mīļākajam biznesam, un tad tie pārējie tur, kaut ko tur plīvo. Cik es saprotu, jūs esat kopā arī 4 šie līdzīpašnieki. Kāds ir jūsu darba sadalījums un par ko tad atbildi tu? Jā, mēs esam ļoti dažādi, visi 4, kas noteikti mums palīdz. Tātad viens co-founderis ir absolūti tehniskais inženieru ģēnijs. Viņš ir programmētājs, kā arī inženieris. Viņš mums visas sistēmas ir uzbūvējis no nulles. Mums nav neviena trešo pušu integrēta sistēma. Viss mums ir uzbūvēts no nulles. Viņš Abrīnoju tādus cilvēkus. Es ar tehnoloģijām esmu uz jūs. Jā, Un tad man tas vienmēr liekas tā super wow. Jā, viņš arī tas, kā viņš ražo iekšējās vēl sistēmas, kaut ko vajag pēkšņi 2 dienas, un mums jau ir jauna iekšējā sistēma uztaisīta. Tas vienkārši liekas prātam netverami. Bet viņš arī aktīvi izmanto mākslīgo intelektu. Viņš ir ļoti profesionāls programmētājs, bet viņš izmanto mākslīgo intelektu
pilnā apjomā. Par to arī mēs pēc tam varam parunāt. Mēs varam obligāti, manuprāt, mākslīgais intelekts ir jāizmanto šobrīd visiem. Jā, un es vispār nesaprotu, kā es agrāk dzīvoju bez mākslīgā intelekta. Jā, bija cilvēki, kur dzīvoja arī bez Google. Tad ir savukārt viens co-founders, kurš atbild par visu, kas ir šīs tradings, tātad tirgošanās, visas stratēģijas, kurā principā, lai tu salīdzinātu, ja tu zini, kas ir forex tradings, tātad ar valūtām, tad šis savā ziņā ir kaut kas līdzīgs, tikai ar papildu vēl apgrūtinājumiem, jo būtu forex, un tad forexam pa virsu vēl ir stoki, un tad stokiem pa virsu vēl ir obligācijas, un tad to visu samet vienā murskulī, un tad tev ir šis, kur mēs darbojamies. Tad viņš atbild par visām stratēģijām, viņš apmāca tātad mūsu botus, tātad algoritmus, jo tev nav pieejama tik daudz datu publiskajā vidē, lai mēs varētu tos algoritmus samācīt jau no publiskajiem datiem. Tātad viņš arī viņus māca, viņš gatavo stratēģijas, viņš pēta tirgu, mēģina saprast, atrast lietas, jo arī šobrīd ir lietas, ko mēs esam atklājuši tirgu, ko, piemēram, mēs redzam, citi spēlētāji nav atklājuši. Tad ir trešais co-founders, viņš atkal atbild par visu, kas ir customer success. Tātad, kad klients atnāk, tur ir daudz dažādas integrācijas, mums ir jāieliek tāds maziņš kontrolieris, kas pievienojās klienta sistēmai klāt. Tad, attiecīgi, viņš atbild par to visu pusi. Viņš atbild par visu, kas ir tātad, viņš sevi nesauc par juridisko pusi, bet īstenībā viņš ir visi arī līgumi, visādas tādas operacionālās lietas, kas ir uz vietas, kurām ir jāizpildās, piemēram. Komunikācija ar klientu. Jā, tāda ikdienas, jā, tur kaut kādu papildu reportu gatavošanas un visu kaut ko tādu, bet viņš arī strādā arī uz pārdošanu. Tātad gan tāds operations, gan arī pārdošana tai skaitā. Un tad savukārt es esmu ļoti līdzīga arī viņam, mums ir ļoti līdzīgi tās atbildības sfēras. Es esmu tas primāri, man ir pārdošana, sales ir primārais. Tad nāk klāt viss, kas attiecās uz tādām, piemēram, fundraisingu, finansējuma piesaisti, kas ir ārējais finansējums. Un papildu arī šīs operational lietas. Vienkārši tās operational lietas ir dažādas. Mēs vienkārši noklājam katrs tādu kā savu pusi no tām operational lietām, jo mums abiem, piemēram, ir partneri, ar kuriem mēs strādājam. Viņa gadījumā tas būs augstsprieguma tīkli un sadales tīkli, ar ko viņš aktīvāk strādā. Manā gadījumā tie būs kaut kādi vai piegādātāji, vai kuriem, piemēram, ir kaut kādas papildu platformas, papildu rīki, ko mēs varam izmantot. It kā mēs abi tātad strādājam partneriem, bet katrs ar citādāku to fokusu. Jā. Līdz ar to mēs laikam abi divi noklājam visu, kas ir biznesa attīstība. Katrs nedaudz savā lauciņā, bet jā, mūsu abus varētu ielikt biznesa attīstības nodaļā. Un tad ir attiecīgi programmēšanas, IT departaments, un tad ir viss trading departaments. Un tad tā ļoti brutāli varētu teikt, mēs sastāvam no 3 tādiem lieliem departamentiem. Un kāds jums ir šī brīža fokus, vai jūs esat atraduši investorus, kāds jums ir šis nākotnes mērķis? Uz ko jūs ejat? Mēs investīcijas piesaistījām pašā sākumā, kad mēs sākām. No viena šie iespēja kapitāla fonda, plus saņēmām arī grantu no Eiropas Savienības. Tagad savukārt par to attīstību, ko mēs ejam tagad uz priekšu, mums ir salikti savi arī mērķi, ko mēs gribam sasniegt. Mēs vēl vērtējam to, vai mēģināt piesaistīt nākamo šo finansējumu apli, vai tomēr pastrādāt šobrīd pašiem ar saviem līdzekļiem, lai uzņēmums būtu vēl vērtīgāks. Un tad, piemēram, jo es ticu, ka kaut kādā brīdī mums nāksies piesaistīt papildu investīcijas. Kādēļ? Jo ar šīm papildu ārējām investīcijām tu vari pātrināt uzņēmumu attīstību reiz 10, reiz 100. Jo, iedomājies, ja tu strādā tikai no savas peļņas, tad tu gribi iet kādā papildu tirgu. Cik tev ir tā peļņa, tik ir. Un tad iespējams tu aizņemies no bankas, bet tur tev arī uzreiz ir jādomā par to, ka tev ir jādod šis kredīts. Un tas tev vienkārši palēlina. Tu to vari darīt, visu tas ir izdarāms, vienkārši lēnāks process. Ja tu piesaisti ārējo, piemēram, investīciju, kas ir tieši paredzēta, lai tu viņu tērētu jaunajos tirgos, tu uzreiz vari attiecīgi atvērt vaļā 1, 2, 3, 4, 5 tirgu, jo tev ir šis kapitāls. Tādēļ to mēs šobrīd vēl domājam, kā labāk darīt, jo esošajā situācijā, mūsuprāt, labāk būtu iet ar mūsu pašu kapitālu, paaugstināt uzņēmuma vērtību, jo tad attiecīgi būs jādod mazāk daļas pret to pašu investīciju, jo uzņēmums būs jau vērtīgāks.
Cik lielas investīcijas bija no jūsu kabatas sākotnēji vai nebija vispār? Mūsu investīcijas bija, jo tad mēs sākām ar šo ražošanu. Tad tur bija tā visa, principā mēs ielikām tikai un vienīgi savu naudu, visām iekārtām, izēvielām. Mums bija arī cilvēki, kas strādāja, mēs maksājām burtiski no sevis tā kā algu. Un tur arī visi šie zaudējumi, tur 120,000 aizgāja mīnusā, tā viss ir mūsu tīra nauda. Un tad savukārt šajā NGSL, kas bija jau programmatūra, mēs viņu jau bijām sākuši strādāt uz viņu paši. Tātad, piemēram, programmēt, plānot bez nekādām investīcijām. Un tad mēs piesaistījām 250,000 no fonda, plus vēl cik sanāca kaut kā 200,000 no granta, ko savukārt šo mēs jau izmantojām, tur priekš tādas jau visa nākotnes, tajā brīdī, tā kā priekš nākotnes, ņemot vērā, ka tu nevari uzreiz piesaistīt klientus, jo tev nav vēl strādājošs produkts. Līdz ar to tas tika izmantots tur algām, depozītiem, licencēm, visiem tur IT, serveriem, pakalpojumiem. Visam tika izmantot šī naudiņa jau tieši šajā NGSL biznesā. Cik sarežģīti vispār ir iegūt tādu finansējumu no Eiropas un uzvarēt šos konkursus? Tie granti, man viņi īstenībā nepatīk, un, ja godīgi, šī, es domāju, ir pirmā un pēdējā reize, ka mēs kaut ko tādu paņemam, jo tā birokrātija godīgi beigās neatsver, jo tu jau to naudu nesaņēmi, tā kā mēs jau viņu nesaņēmām, rekur ir, tur nezinu, 200,000, 150,000, whatever, tu jau viņu nesaņem tā. Tur no sākuma tērē, un tad tev viņu katru ceturksni daļu atdod, bet beigās ne visu, jo pa vidu ir vēl divas organizācijas, kurām vēl komisijas ir jāsamaksā. Līdz ar to idejas tā ir tā tipa lielā summa. Un tad vispār viss projekts ilgs tur 2 gadus skaitās, tā kā projekts ilgs. Un tu beigās vispār naudu dabūni tikai vēl pēc 2 gadiem. Un tev ir visu laiku jāsniedz atskaites iekšā. Un tu saproti, ka hei, tā ir reāli. Un mums ir jāiztērē no sākuma pašiem nauda. Un tad viņi pēc tā ceturkšņa, piemēram, atgriež kaut kādu daļu no tās naudas. Bet tas tā interesanti, jo, piemēram, ir cilvēki, kas tiešām cer uz to finansējumu, un viņiem varbūt nav tā nauda, ko uzreiz guldīt iekšā. Tā ir bišķiņ dīvaina sistēma. Tāpēc es saku, mēs galīgi neesam, man tieši atrakstīja tur no viena konsultāciju firmas Eiropā, kas strādā Briselē. Viņi grib pakonsultēties tieši par šīm te lietām, kāpēc uzņēmumi īsti neapgūst šos te līdzekļus. Un ir pilnīgi skaidrs, kāpēc. Drausmīgākā birokrātija tev bezmaz ir jāalgo atsevišķs cilvēks, kurš tagad strādās ar šo birokrātiju. Un tāpēc, līdz ar to var piesaistīt to finansējumu, jo ir situācijas, kur uzņēmumiem attiecīgi nav vispār citu versiju. Tev obligāti vajag, tu vari aizņemties no kādu to naudiņu, bet tu zini, ka tev kaut kādā brīdī jau tiks atmaksāta viņa. Un līdz ar to tā ir viena versija, bet kopumā piesaistīt investīcijas, tas nav viegls darbiņš. Tas ir diezgan, ja vien tev nav pilnīgi kaut kāda revolucionāra ideja, kura vēl neeksistē, bet visi zina, ka tas būs nākamais AI. Tā, protams, ir viena versija, bet mūsdienās tas jau tā relatīvi reti notiek, ka tev pēkšņi ir kaut kas tāds, un mums visiem, visas mūsu idejas, kas mums ir, kāds viņas kaut kur ir realizējis, visiem būs kaut kādi konkurenti. Jā, tu attiecīgi tu vari ielikt kaut kādu savu, kaut kādu niansi, kaut ko citādāku. Tu viņu vari adjustot, padarīt citādāk. Līdz ar to, un tā finansējuma piesaist kā no investoriem, tas var aizņemt no 3 līdz 12 mēnešiem. Un cik ilgi jums aizņēma laiku, lai piesaistītu investoru? Mums tad NGSL no šī iespēja kapitāla fonda tāds Change Ventures, mēs no viņiem piesaistījām, mums pagāja laikam kopā kaut kādi, mēs sākām septembrī, un naudiņu mums ieskaitīja janvārī. Tad, attiecīgi, mums tur sanāca kaut kādi 4 mēneši. Jā. Un vienmēr arī viss ir atkarīgs no summām. Jo lielāka summa, jo ilgāks laiks arī paiet, kamēr tu viņu mēģini piesaistīt. Ja, piemēram, tur tagad mēs gribētu miljonus pāris piesaistīt tur priekš ekspansijas pasaulē, tad skaidrs, tas nebūs tāds 3 mēnešu jautājums. Tas būs daudz ilgāks jautājums. Bet, kā pieņemsim, es tagad gribu veidot savu uzņēmumu, man nav finansējums, ko tu iesaki jauniešiem vai jaunam uzņēmējam, kas viņam ir jādara? Viena no iespējām piesakies visos iespējamos konkursos. Tur ideju kausi, tagad ir TV šovs, tā miljonu vērta ideja. Pat ja tu neuzvarēsi, tu saņemsi to exposure. Tevi pamanīs cilvēki, un ļoti iespējams tu varēsi piesaistīt. Izpētīt, es zinu, vienu brīdi Seibanka, piemēram, vispār piedāvāja, ka tu varēji pieteikties un saņemt arī kaut kādu tur 10,000 grantu vai kaut ko tādu. Tātad konkursi. Otrā lieta noteikti, ko iziet cauri, arī Googlē meklēt inkubatorus.
ne tikai Latvijā, bet arī dažādas starptautiskos inkubatorus, kuri ļoti bieži tev neiedod milzīgu naudu, bet tur, piemēram, kaut vai 50,000 tev iedod, lai tu vari tiešām atspērties un sākt to lietu darīt. Un tad, protams, ir arī opcija, iet pie, piemēram, paziņām, draugiem un salasīt, ja kāds nevar iedot tev tur lielāku naudu, salasīt tur, nezinu, pa 1,000, 2, 3, 5, jo mums tur pa vidu bija vēl viens tāds neliels bizīts servis. Un, kad mēs tur gribējām taisīt tādu lielāku apgrozījumu uz mašīnām, pirkt mašīnas un pārdot. Un vienā brīdī mēs sapratām, mums pietrūks kapitāla, mēs gribam vēl nopirkt mašīnas, bet tad, kad tu viņu nopērc, tev jau tā nauda atnāk atpakaļ pēc kāda laika. Mēs īstenībā tā arī izdarījām. Mēs reāli draugiem paziņām, piedāvājām uz procentiem, vai viņi negribētu ieguldīt attiecīgi šajā lietā. Jo tajā brīdī mēs sapratām, ka tas ir tāds bizīts, mēs viņu tur paeksperimentējām, pamēģinājām, bet tagad mēs sapratām, mēs negribam to nodarboties. Un tad tu vari kaut ko šādu arī mēģināt izdarīt. Un tad ceturtā lieta ir, protams, iet vienkārši pie dažādiem investoriem, pie fondiem. Fondi, protams, gribēs redzēt jau tādus nopietnus plānus, bet noteikti var pamēģināt tādu Latbanu, kas ir Latvijas biznesa eņģeļu asociācija, biedrība, nezinu, kā viņi precīzi ir. Tad tur tu vari noprezentēt savu ideju, kur nāk daudzi biznesa eņģeļi. Biznesa eņģelis ir cilvēks, kurš vienkārši privāti tev, piemēram, iedos 10,000, 20,000 tavai idejai. Tā arī ir vēl viena opcija. Un tad pavisam pēdējā opcija ir vienkārši mēģināt izdarīt maksimāli lietas barteros, mēģināt pašām kaut kādā veidā, ja vien tas nav fizisks produkts, kurš ir jāuzražo, ja tas ir tīri tāds software produkts, tad tu, protams, pats to vari sēdēt un klaudē un uztaisīt. Bet es klausos, tev ārkārtīgi patīk riskēt. Man liekas, tas ir tāds šausmīgs retums. Kā tev tas ir? Tev ir kaut kāda, tev iekšējais kaut kāds dzinulis, tev nav bailes kādreiz? Nav, es nezinu, kādēļ. Tev nav tas bloks vispār? Nē, bet es zinu, ka man ir ļoti augsta riska tolerance. Es nezinu, tas, ko es vienīgais iekšēji jūtu un ticu, es vienmēr ticu, atkal es atvainojos par saviem anglicismiem, bet I'll figure it out. Tiksi ar to galvā. Jā, un man pilnīgi vienmēr ir šī absolūtā pārliecība, ka es izdomāšu, es tikšu galā. Ka, es vienalga kādi sūdi būs, es tikšu no viņiem ārā. Un līdz ar to tas man noteikti dod to pārliecību arī vairāk riskēt. Bet arī ģenētiski. Vienkārši nepārdomā 100 reizes. Tas, manuprāt, ir dažreiz arī nevajag domāt. Vienkārši dari un tad jau. Jā. Bet arī ģenētiski esot tā, ka ir cilvēki, kuri ir vairāk uz risku tendēti, kur viņiem ir tā riska tolerance zemāka, augstāka, ka tas arī var būt tiešām jau tev iedot šūpulī, vai tu dabiski tu sliecies pie riska, vai tu tomēr vairāk izvairies no riska un labāk, drošāk un stabilāk. Jā. Bet tev ģimenē arī cilvēki ir tādi trakie? Man nav neviena uzņēmēja, es neuzaugu uzņēmēju ģimenēs, vai tur man neviens radinieks nebija uzņēmējs. Tāpēc tādu es to neredzēju. Bet no tādiem, varbūt, sportiem, manuprāt, man gan mamma, gan tēci tur arī visu mūžu slēpo, sporto, dara visādas tādas hobiju, varbūt, lietas trakākas. Sports vispār ļoti daudz tev dzīvē paver iespējas, tāpēc, ka cilvēki, kas ir bērnībā bijuši sportā un tiešām ir kaut kādu laika kapacitāti tam veltījuši, viņiem automātiski nāk ļoti daudz īpašības, ko es pamanu, pieņemsim, runājot un komunicējot ar cilvēkiem, kas tiešām ir bijuši tajā sportā, viņiem nāk uzreiz tā disciplīna, bezbailība un automātā vienkārši tas ir viņiem visiem. Tu esi pārliecinātāks. Tas ir tāds labs pamats, ļoti labi. Egi, es tev novēlu, lai tev NGSL viss izdodas, bet mūsu klausītāji ir iesūtījusi mums audio, un es viņu tagad atskaņošu. Un viņa tev lūgs padomu. Jā? Interesanti, jā, aiziet. Sveika! Man ir ļoti augsts ambīcijas, un ikdienā es vadu vīriešu komandu. Dažreiz man rodas sajūta, ka, lai mani uztvertu nopietni, es kļūstu pārāk stingra un cieta. Es meklēju to robežu, kā saglabāt savu sievišķo enerģiju, līderību un maigumu, bet vienlaikus nekļūt pārlieku vīrišķīgai. Kā to līdzsvarot? Ļoti labs jautājums, spēcīgs jautājums. Man nav tādas viennozīmīgas atbildes tam, jo, man liekas, cilvēki tevi respektē tad,
kad tu pats sevi respektē. Vienmēr sakot, tu vari ienākt telpā, un cilvēki uzreiz jau tev ienākot izdomās zemapziņā, vai viņi tev respektēs vai nē. Tas ir, kā tu ienāc telpā, kāda ir tā tava enerģija. Un vadot, manuprāt, vīriešu kolektīvu ir jāsaprot, ka tev ir vienkārši jāsaprot topiki, par ko tu runā. Tev nav jāizprot līdz galam, tev ir jāizprot topiki, tev ir jādod ļoti konkrēti, ko tu sagaidi no viņiem, tātad konkrēts rezultāts, ko tu sagaidi, un ja šie rezultāti netiek sagaidīti, kādas tam ir sekas. Ko tas nozīmē, ja mēs to nesasniedzam šo rezultātu, un tad, ja netiek sasniegts šis rezultāts, tad tiešām tev ir jāīsteno šis, ko tu teici. Ar to, manuprāt, tur nav jādomā pat par to, vai tu būsi sievišķīga vai vīrišķīga, jo, manuprāt, tādā profesionālā vidē, ja tu esi vadītājs, tu esi vadītājs. Vadītājiem nav dzimuma. Vienkārši vadītājiem nav dzimuma. Tev ir lietas, kas tev ir jāsasniedz, un tu tās lietas ej un sasniedz ar pārliecību. Jo tā, man liekas, ir tā lielākā bieži vien sieviešu problēma, ka mēs mēdzam sevi pašas nolikt tajā zemākā pozīcijā. Neviens tevi tur vēl nav ielicis, bet tu jau esi, tur būs vīriešu kolektīvs un tā, un tad, es taču, ko es tur vispār zinu par to topiku un tā tālāk, un tu jau esi jau šajā enerģētiski ienākus, un visticamāk, tad apsēdies šādi, un tad satraucies, kurā brīdī runāt, kurā nē. Un tad otra versija ir, kur tu ieej telpā, un tu deklamē, ka tu esi ienācis. Tu arī vari godīgi atzīties, es par šo tēmu, piemēram, nezinu tik daudz, tādēļ man vajadzēs jūsu palīdzību. Toties tas, ko es varu izdarīt, es varu no biznesa puses pacelt mūsu nākamajā līmenī, nopārdot to visu, saorganizēt to visu. Mēs varam sastrādāties un būsim izcila komanda un ieliksim tiem visiem pārējiem. Tā varbūt vēl viena tāda mazais hacks, ko vienmēr var izmantot, ir, ja tu vadi to komandu, atrast to it kā mazo ienaidnieku, kurš ir jāuzvar. Un tad rezultātā tu liec šo arī kā tādu burkānu, ka mēs uzvarēsim to komandu, mēs izdarīsim to labāk, mēs būsim vēl labāki. Tas, man liekas, ir tas īstenībā, tas ir tāds psiholoģisks darbs ar sevi, un pat, ja kāds tevi noignorē, izrāda necieņu, tu nesāc taisnoties, tu nesāc pārmest, kā tu mani necieni, bet tu tā ļoti cieņpilni, tu negribi šitā darīt. Es tev gribu tikai paskaidrot, kādas ir sekas tam un šim, un tu to īstenot. Tu vienmēr atbildi par to, ko tu pateici. Man liekas, tas ir tas veids, kā tam pieiet, bet domāt par to, ka es gribu palikt tur sievišķīgi un nebūt pārāk stingra. Tad gan, man liekas, sākas baigais šis savārstījums, ko tu īsti gribi. Es tā nekad neskatos. Bet kā ir atdalīt tomēr? Viens ir darbā, es esmu sieviete, boss un līdere un vadītāja, un es esmu mājās mamma, sieva. Kā? Jautājums, vai tev mājās ir jāvada tie cilvēki? Tev ir, piemēram, vīrs un bērni. Jautājums, vai tev viņi ir jāvada, vai tev ir jāvada vīrs? Tev nav jābūt direktorai viņam, vai ne? Līdz ar to tas ir tāpat kā tad, kad tu satiec vienāda līmeņa sava vadītāju. Tu, piemēram, esi CEO uzņēmumam, tu satiksi cita uzņēmuma CEO, tu taču nebūsi boss tam CEO. Tu taču ar to CEO runāsi kā vienā līmenī, vai ne? Tieši tāpat tu aizēji mājās, tie arī cilvēki ir tavā līmenī. Viņi nav tavi padotie, viņi nav kāds, kas tev ir jākomandē, un viņi nav vienlaicīgi arī kāds, kas ir augstāks, kuriem tev ir jāatskaitās viņiem. Nē, tie ir tevi sabiedrotie, ar kuriem tu izturies vienādā līmenī. Bet bieži cilvēki nemāk atslēgt tomēr šo te bosu un vadītāju. Tu māki? Jā, absolūti. Tev ir tu izēj no darba un viss es esmu es. Jā, tāpēc, ka, bet es arī darbā esmu es. Vienkārši tā vadīšana, tas vadīšanas princips ir jāsaprot, kāds ir mērķis būt vadītājiem. Vienkārši atbildēt par procesiem, lai viss neaiziet haosā un sasniegt rezultātu. Un tev jau tur nav jābūt kaut kādam tur despotam, kaut kādam tur dusmīgam. Nē, tev ir jāsavelk visus kopā, jo citādāk, ja katrs strādās pats par sevi, tur būs haoss, viens darīs vienu, viens darīs otru. Tu to visu savelc kopā, un tu visu laiku skaties, sako līdzi, lai mēs izpildītu tos mērķus.
Un tas jau ir tas princips, tas jau ir galvenais mērķis būt par vadītāju. Un tās tālāk visādas īpašības, ko mēs piemetinām, ka tur despotisks, tās jau ir vienkārši rakstura īpašības cilvēka. Un tās ir neatkarīgi, vai tu esi vadītājs vai tu neesi vadītājs. Tās ir rakstura īpašības. Un tad tu aizej mājās, un mēs sakām, nu redz, viņš arī vadītājs mājās. Bet ja viņš arī nebūtu vadītājs, viņš būtu veikalā kasieris, viņš būtu tieši tāds pats. Nu, vienkārši citreiz, tad, kad mums ir cilvēki, kuram tāds raksturs, viņam iedod vairāk šo te varu, un tad viņš to izmanto un kļūst par nevis lielāku despotu, viņš vienkārši atļaujās vairāk parādīt, kas viņā vienmēr ir sēdējis iekšā. Tikai tagad viņš var atļauties to parādīt visiem, tāpēc, ka viņš kā ir neaizskaramākā pozīcijā. Tāpēc, man liekas, īstenībā, ja mēs pie tā pieietu no tāda burtiski input un output, ko man vajag panākt, esot šajā pozīcijā, un ja tu pieies no tā, nevis no tā, ka kā man vajag, lai cilvēki mani redz, kā man vajag, lai cilvēki par mani domā. Nē, jo ja tu pieies no tā, kas man ir jāsasniedz, un tu sasniegsi rezultātus, atceramies, ka visi cilvēki vienmēr pieslēsies tiem, kuri būs veiksmīgi, tātad sasniegs rezultātus. Tā ir vienkārši psiholoģija. Cilvēki vienmēr tiem automātiski pieslēsies. Līdz ar to, jo tu vairāk nesīs rezultātus savai, kā komandas vadītājs, jo visi automātiski tev vairāk pieslēsies. Visi grib būt kopā ar uzvarētāju. Vienmēr un visos laikos visi grib būt kopā ar uzvarētāju. Un līdz ar to no tā pieejot, es domāju, ir daudz vieglāk, ka mēs nometam nost visu to, kādam man būtu jābūt. Nē, kādu vajag rezultātu? Kas man ir jādara, lai sasniegtu to rezultātu? Attiecīgi, man ir jāpaprasa cilvēkam, kāpēc viņš neizdarīja šo darbu. Es nedomāju par to, ka tagad ārprāts. Es vienkārši pieeju, bet, protams, pieklājīgi. Nav domāts, ka tagad tu kļūsti iedomīgs, despotisks. Nē, viss ir, protams, savstarpēja cieņa, un mēs ejam uz rezultātu. Tas ir tas, kā es uz to visu skatos. Jā, tā ļoti var būt. Tā, manuprāt, ir perfekta līderība. Jo līderis ir cilvēks, kuram seko, nevis viņš norāda un ir diktāts. Jā, precīzi, jā. Egija, tev ir ļoti spēcīgs personīgais zīmols. Paldies. Ļoti spēcīgs mārketings. Vai tu analizē, vai tu viņu kaut kā apzināti veido, vai tomēr tev šis sanāk ļoti harmoniski un viegli? Man noteikti vajadzētu analizēt, man noteikti vajadzētu par to vairāk, bet īstenībā nē, es daru to, kas man patīk un par ko es gribu runāt. Un jo laiku pa laikam es iedomājos, ka taktiski un strateģiski man droši vien vajadzētu darīt šādi vai tādi, bet dienas beigās nē, es taisu to saturu par to, ko man gribās. Es ļoti baudu, piemēram, būt publiski uz skatuves. Tas man tiešām patīk. Un līdz ar to es teiktu, kādu tu mani redzēsi Instagramā, tādu tu mani redzēsi arī uz ielas. Ja vien, zini kā, tev var būt katrā dienā kaut cits notikums. Varbūt vienā dienā tu esi super priecīgs, jo notika kaut kas labs, un citā dienā tu satiec cilvēku, un tiešām ir, kaut kas slikts noticis. Un, protams, ka tās emocijas var atšķirties, bet tīri par tādu, kopējo to tēlu, jā, es viņu speciāli neveidoju. Es citreiz iztēlojos, man gribētos būt, citreiz saskaties, Instagramā ir tās liktenīgās sievietes, un viņas ir tik tādas elegantas un plūstošas, es tāda nevaru būt. Bet es citreiz skatos, ka jā, man gribētos, un tu it kā vari to tēlu, es varētu mākslīgi radīt. Bet es saprotu, nē, es būšu tas tomēr vairāk pašpuika, kurš ieliks mašīnā un aizbrauks kaut kur ar mašīnu pabraukāties. Bet tev arī tad tev nestrādātu šis te elegantais un liktenīgās sievietes imidžs, ja tava nodarbošanās ir tas, ko tu dari. Jā, precīzi. Tas neietu kopā. Jā, vienkārši reiz es skatos un man liekas, vai cik tas izskatās skaisti un eleganti un tā. Tu jau vari pozicionēt, es esmu liktenīgā sieviete savā. Jā, protams. Savā kā vai kas jums enerģētikā. Jā. Nē, līdz ar to es esmu pieņēmusi to, ka es esmu tāda, kāda es esmu. Es daru to, kas man patīk. Ģērbjos tā, kā man patīk. Es nebūšu klasiskais, kas tur visu laiku būs kaut kādās tur vienmēr žaketēs. Man patīk žakets, man ļoti patīk tas arī oficiālais stils. Bet es mierīgi arī būšu vienā dienā hūdijā, nākamajā dienā es būšu žaketē, trešajā dienā es būšu tur kaut kādā romantiskā krekliņā ar aukliņām. Līdz ar to man tas tā dažādība ir viscaur īstenībā arī ikdienā, gan tajā, kā es sevi prezentēju, gan kā es uzvedos, tā dažādība man vienkārši nāk dabiski.
Bet tev sākotnējais ceļš, kad tu sāki publicēt, tev arī tas tā tik vienkārši bija? Jā, tad es atceros, es kaut kad pabraucu uz leju, pastījos vispār, ko es tur sākumā publicēju. Man liekas, tik cringe. Bet tā ir vienmēr, kad tu paskaties uz bildes, ko tu esi taisījis pirms tam vienkārši šausmīgi. Jā, līdz ar to, man īstenībā zinu, kad bija tāds pagrieziena punkts, bija, kad es paņēmu cilvēkus komandā, tad kā ar pakalpojumu, kuri man palīdzēja veidot saturu. Tātad viņi sāka profesionāli filmēt, profesionāli montēt. Tagad tev ir daudz tādas aplikācijas, kas tev to dara automātiski. Bet toreiz, kad es sāku, nebija vēl tādu aplikāciju, kas tev to dara automātiski. Līdz ar to viņiem bija ļoti daudz manuālais darbs tajā montēšanā. Tas bija tāds baigais pagrieziena punkts, jo idejiski jau tā doma un tēls saglabājās, bet viņi to uztaisīja vienkārši tā, ka tas video izstāstīts profesionālāks. Iepriekš tas bija tikai bildes, man nebija video vispār. Jo es sapratu, man nav ne laika montēt, ne es māku montēt, ne man gribējās tajā brīdī iedziļināties. Un tad viņi savukārt mani izaicināja par to, ka Egi, taisam video. Un bieži vien tās tēmas pat bija tādas, ko es kaut kur runāju, viņi padzird, ka es kādam stāstu pa telefonu. Viņi tā, kāpēc par šo tēmu nevar parunāt arī publiski? Tas, nezinu, neienāca pat prātā. Un līdz ar to es cenšos kaut kādas tēmas, kas man pašai patīk, tās arī pacilāt, vai tur kaut kādi atskata video, vai kaut kas par uzņēmumu, vai kaut kas, ko cilvēki man bieži vien jautā tur DM-os. Tā. Tev bieži sanāk komunicēt vispār ar saviem sekotājiem? Jā, regulāri. Tev arī, tu arī sniedz kaut kādus padomus kādiem, ja tev jautā, vai kaut kādu atbalstu? Ja ir kaut kāds specifisks jautājums, uz ko es tā vienkārši varu atbildēt jā, bet man ir sūtījuši arī tā, ka man atsūta savu biznesa plānu un paprasa, lai es iedodu veselu biznesa konsultāciju. Man nav laika tam. Tīpaši, ka šīs bieži vien biznesa konsultācijas jaunie grib katru nedēļu kāds atraksta un prasa. Un es saprotu, man gribās palīdzēt, bet vienlaicīgi es saprotu, es nevaru katru nedēļu sēdēt un iedziļināties kāda biznesā. Tagad jau mums ir pašiem jauns bizness. Ja mums viņš būtu jau 10 gadus vecs, es droši vien to vien darītu, kā palīdzētu citiem attīstīt viņu jaunos biznesus. Tāpēc es atbildu tik, cik es varu. Bet citreiz es tā arī uzrakstu un pasaku, hei, man nav kapacitātes tagad tev veselu biznesa plānu palīdzēt izstrādāt. Es tev parasti pasaku, uzdod man konkrētu jautājumu. Es netieku tur galā tieši ar šito punktu, šito lietu, kur vērsties vai ko meklēt, un tad es ierunāju to ziņu. Bet man ir stāvi vēl kaut kādi, kuri ir paprasījuši, vai var sazvanīties, un tad es teicu, tā kā būs laiks, varam sazvanīties, bet tas laiks jau īsti nekad nepienāk, vai ne? Tu noteļ esi ļoti lieliska līdere. Jā, mēs tev noteikti varam piešķirt šo līderes titulu. Tad man tev ir jautājums, vai tu jau sākotnēji biji tāda, vai tomēr tu kaut ko sevī mainīji, un kā tu nonāci līdz šim, kāda tu vadītāja esi šobrīd? Noteikti es esmu daudz pieslīpējusies, daudz mācījusies, jo es ļoti cenšos arī klausīties, kā citi strādā. Tie ir, protams, no rītiem, piemēram, podkāsti, ko es iepriekš arī minēju. Bet es atceros, ka pašā sākumā, patiesībā, tad, kad man piedāvāja toreiz būt par CTB šo valsts vadītāju, tad es sapratu, ka man vajag kaut kādas papildus zināšanas par to, jo es sapratu, man būs komanda un tā, un es taču neesmu nekad, pasākuma aģentūrā es biju vadījusi cilvēkus, bet tas ir citādāk. Un tad es, piemēram, atradu tādu Tambilju, kurš tādu bija uztaisījis savu uzņēmumu, tur pārdevis par $1 miljardu, un viņš bija uztaisījis patiesībā tādu kā veselu kursu vadītājiem. Un es izgāju toreiz pašā sākumā, es uzreiz paņēmu to kursu, izgāju, jo viņš ir tiešām tā kā uzņēmējs, un viņš pārdeva to uzņēmumu. Tagad viss viņa jaunais tā kā bizness ir par to, kā palīdzēt citiem, kā apmācīt un tā tālāk. Un līdz ar to es to uzreiz paņēmu, lai saprastu. Es arī tagad cenšos vienmēr klausīties un dzirdēt cilvēku labos piemērus un sliktos piemērus un patestēt, kas strādā, kas nestrādā. Bet pats galvenais, es vienkārši cenšos parasti, cik es varu iedomāties, kā es justos, iekāpt tajās otrās kurpēs, kā tas cilvēks varētu justies. Un attiecīgi mēģināt izdarīt tā, lai tas cilvēks jūtās labi, jo, kā mēs runājām pašā sākumā, arī Ričards Brensons saka, ja tu rūpēsies primāri par saviem cilvēkiem, viņi parūpēsies arī par taviem klientiem, jo viņš jutīs atbildību tavā priekšā parūpēties tālāk par taviem klientiem. Tāpēc skaidrs, ka vai ir bijušas kļūdas, jā, vai ir bijuši labi momenti, jā, bet es turpinu joprojām uzskatīt, ka es turpinu visu laiku mācīties. Gan klausoties podkastus, skatoties citu pieredzi. Mums ir arī tāds Latvijā, tāds Latvian Founders Club,
kur mēs arī tiekamies. Es ļoti vienmēr klausos, kā citi vada uzņēmumu, kā viņi domā par lēmumiem, kā viņi tur kaut ko ar darbiniekiem ir darījuši tādā vai citādā veidā, kā viņi intervē cilvēkus. Līdz ar to es visu laiku vienkārši cenšos uzsūkt, jo man liekas, ka tu nekad, man liekas, tādā cilvēku vadīšanā, tad vispār soft skillos, tu nekad nevari pateikt, ka tu zini 100%. Tu nevari. Man liekas, ka tas ir tāds mūžīgais. Īpaši mainās paaudzes, mainās kultūras, mainās cilvēku izpratne par lietām, ka tur visu laiku ir jāattīstās. Tā ir, jā, man liekas, tieši tas par to, ka tu mainās vienkārši cilvēki laika gaitā. Tomēr pasaule mainās, mēs mainamies, un tas, manuprāt, ir vienkārši automātā. Labi, bet tu esi arī Forbes sarakstā. Jā, tas jau gan ir sen, bet jā. Bet tāpat tu esi. Tev šis bija tāds diezgan liels mērķis tomēr nonākt uz Forbes. Jā, es ļoti gribēju. Tad, kad es biju jau pavisam jaunāka, tad tas bija viens no maniem mērķiem. Jā. Es viņu izpildīju. Bija superīgi. Vienīgais žēl, tas bija Covid laiks, līdz ar to, ja visus iepriekšējos gadus viņiem bija tāds, kur viņi sabrauc kopā un ir vesels tusiņš, kur viņi nosvina visi šie nominanti, tad attiecīgi, protams, ka manā gadā bija Zoom zonas. Un tas bija vienīgi žēl. Bet man tas neuzlika vispār nekādu to kaut kādu spiedienu vai kaut kādu zīmogu. Man tas likās vienkārši tāds foršs, nice to have. Jā. Tu nebija tāds, ok, tagad ko tālāk? Kur es gribu tālāk? Nē. Zini kā, man vienmēr tie mērķi bijuši daudz. Man nav tikai tāds viens konkrēts mērķis. Man ir kaut kādi lielāki un kaut kādi mazāki. Un tu jau pa ceļam vienkārši izpildi tos mazākos un ir ļoti patīkami. Tas iedod to tādu gandarījumu sajūtu un apstiprinājumu, ka tu dodies tajā pareizajā virzienā, ja jau pa ceļam tu esi sasniedzis kaut kādus tos mazos jau mērķus. Un kas ir bijis tavs tāds liktenīgais lēmums, ko tu tomēr esi ļoti priecīga, ka tu esi pieņēmusi savā karjerā? Es nezinu, vai man ir tāds labākais lēmums. Varam to dažādi noformēt. Jā. Es domāju, vai man ir tāds kaut kāds ļoti īpašs, ko es atcerētos, jo uzņēmēja viena no galvenajām lietām un īpašībām ir tā, ka tev ir jāpieņem visu laiku lēmumi. Arī bišķi novirzoties no temata, arī Jeff Bezos teica par to, ka pa lielam vadot Amazoni, par ko viņam maksā to lielo algu, ir par to, lai viņš pieņemtu katru dienu 2 svarīgus lēmumus. Un tā jau ir tā īstenībā galvenā uzņēmēja lieta. Tāpēc es tagad mēģinu uzreiz vēl paralēli domāt un atcerēties, vai ir kaut kāds tāds īpašs un svarīgs lēmums, ko es pieņēmu. Noteikti tas pirmais droši vien ir tas, ka tad, kad es vēl vadīju Citybee, tad es vienkārši pieņēmu vienā dienā lēmumu, ka viss ej prom. Un tajā brīdī man jau vēl nebija skaidrs, ka mēs būvēsim Oksdrēvu. Bet es sapratu, ka viss, kad kaut kas ir jāmaina dzīvē, ka es esmu pamēģinājusi tagad šo te korporatīvo lomu, un viss bija forši, man patika. Daudz labas lietas, daudz ko iemācījos, bet tur bija tas pirmais lēmums, jā, es eju prom, un es izdomāšu, ko es tālāk darīšu. Un tad, attiecīgi, tas viss jau nonāca līdz tam, ka mēs uzbūvējām Oksdrēvu. Tas bija tas tāds, es teiktu, tur šiem pirmais, jo tas bija brīdis, kad es iepazinos, bet mēs izlēmām, mēs esam visi co-founderi no vienas augstskolas, kur mēs mācījāmies kopā, katrs tur dažādos kursos, un kur mēs izlēmām sastrādāties tātad. Jo tagad NG-Sales jau arī ir gandrīz visi tie paši. Tur viens nomainījās. Tad droši vien tā atskatoties, tad tas varētu būt tas svarīgais lēmums aiziet no Citybee un sākt šo sadarbību ar šiem maniem tagad esošajiem jau co-founderiem, kuriem pēc tam mēs izrādās mūžīgi mūžos būvēsim nākamos biznesus. Kāds būtu tāds jūsu novēlējums pēc 5 gadiem, ko tu gribētu atskatīties šo podcastu un noklausīties pašas beigas un teikt, jā, es izpildīšu? Pēc 5 gadiem tas, ko es gribētu, lai mēs sasniedzam, ka mēs esam enerģētikas uzņēmums, kurš obligāti nav tā jādara, bet ir spējīgs iegādāties citus enerģētikas uzņēmumus, lai ieietu citos tirgos. Tas ir tāds mans viens no sapņiem, mērķiem, ka attiecīgi tas nav obligāti jādara, bet es gribu varēt nopirkt citu uzņēmumu. Tas, man liekas, nenormāli krūta. Es tev redzu, laikam, ka tev būs kaut kāda 60 gadu, tu būsi vienkārši investors. Ar lielāko prieku. Man īstenībā co-foundera viens no sapņiem ir tieši tāds, ka mums tas uzņēmums ir pietiekami liels, lai mums būtu tā kā draugiem grupa, bezmaz atsevišķa sadaļa, kur mēs investējam šajos jaunajās idejās, jaunajos uzņēmumos un attiecīgi,
palīdzam viņiem veidot un būvēt šos uzņēmumus. Līdz ar to tas ir atkal viņa tāds viens no mazajiem sapņiem. Līdz ar to varbūt pēc 5 gadiem tad mēs jau investēsim un pirksim citus uzņēmumus. Un viss notiek. Super. Es tev novēlu, lai tev izdodas. Paldies, ka tu ieradies uz šo podkāstu. Es tiešām ļoti novērtēju. Manuprāt, bija ļoti interesanta saruna. Tiešām ļoti vērtīga. Paldies tev. Es obligāti padalīšos ar visiem kontaktiem aprakstā. Tā kā sekojam Egijai, sekojam līdzi viņas NGSL stāstam. Un paldies tad, vēlreiz, ka tu ieradies. Jā, paldies tev, Miņš, par jautājumiem. Man tiešām liekas, ka šī bija saruna, kura nav tāda, kā ir bijusi citur. Man tiešām viņa liekas, viņa bija tāda citādāka. Tāpēc paldies tev par to. Man misija ir izpildīta. Paldies!